Sveiki! Televīzijas raidījumā Preses klubs man vakar jautāja, ko es domājot par korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un tā kārtējiem pētījumiem. Atbilde, manuprāt, ir vienkārši un skaidra. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ir parazītiska iestāde, kas rīj ik gadus desmitus miljonu nodokļu maksātāju naudu, un tā vietā, lai korupciju novērstu un apkarotu, patiesībā to novēro un atbalsta. Patiesībā pat vairāk piesedz. Lai tie nebūtu tikai tukši vārdi, kārtējā vēža ieņēmuma dienesta brīnumstāstiņas sērijā, kas būs īsāka nekā citas, nocitēšu vienu pavisam mikroskopisku fragmentiņu no jaunās grāmatas, no šīs te, kas droši vien šur tur grāmatnīcās vēl ir aizķērusies. Un tātad, brīnums stāstiņos par vēža ieņēmuma dienestu un tā pasūtījumu galdiem mēs esam tikuši tik tālu, kā tātad 2022. gada maija beigās miljonāram Andrim Ramoliņam notiek baisa saruna nepazīstama sievieti Sanitu, kas viņu paša vārdiem izsakoties visādos veidos baisi biedē un draud ar gaidāmām nepatikšanām no tiesību sargāšanas iestāžu puses. Lai kā Andris Ramoliņš pēc tam mēģinātu iestāstīt, ka viņš ir pārbijies un šokēts līdz gandrīz urīna nesaturēšanai un tam līdzīgi, patiesībā viņš veselas 5 dienas vienā dieva mierā padzīvo un tikai tad izdomā, ka vajadzētu gan tā kā uzrakstīt Knabam iesniegumu. Knaba izmeklētājs Skrupskis tā vietā, lai izsauktu Andri Ramoliņu uz Knabu biroju, pats ļipu ļepu aizļaka to uz Tukumu. Jau nākamajā dienā pēc iesnieguma saņemšanas nolēma, ka nekas cits kā krimināla process te nav sākams. Nopratina miljonāru Ramoliņu, kurš pastāsta to pašu, kas rakstīts viņa iesniegumā. Papildus tam ir acīm redzams, ka Knaba izmeklētājs Skrupskis vai nu vienkārši nenoklausās sarunas ierakstu ar mistisko baiso sievieti Sanitu, viens variants, kas liecina vienkārši par nolaidību, vai arī apzināti neņem vērā to, kas šai ierakstā ir minēts. Un kas tajā ir saklausāms. Un tātad, šajā te sarunā baisā mistiskā sieviete Sanita Andrim Ramoliņam saka šādus vārdus, kuri ir ierakstīti, atšifrēti, atrodami krimināla procesa materiālos. Citēšu precīzi. Viņi pateica, jūs jums ir pašiem savi cilvēki. Jā, tikai tie cilvēki, ar kuriem jūs tur strādājat, arī ir šīs te cūcības organizātora, organizēšanas sastāvdaļa. Bet palīdzības iespējas nebūs tiem, ar kuriem jūs komunicējat vairākus šos te gadus. Ja jūs visu sadzirdējāt precīzi. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja rīcībā 2022. gada 1. jūnijā nonāk audio ieraksts, kurā par tā iesniedzēju miljonāru Andri Ramoliņu ir minēts, ka šim te miljonāram ir pašam savi cilvēki muitas un nodokļu policijas pārvaldē, ar kuriem viņš strādā jau gadiem ilgi. Vajadzētu droši vien vismaz tiesiskā valstī būt tā, ka pēc šīs te sarunas noklausīšanās Knaba izmeklētāji vismaz skaidri un gaiši pajautā Andrim Ramoliņam, klausies, mīļais, kas tad tie tev tur tādi par cilvēkiem nodokļu muitas policijas pārvaldē, valsts ieņēmuma dienestā, un kā tieši to ar viņiem strādā? Kas tev zaķīti ir aiz ādas? Bet tā kā darīšana ir nevis ar korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, bet ar korupcijas piesegšanas biroju, tad visi krimināla lietas materiāli, kura aprakstīta it kā 100 000 eiro izspiešana no miljonāra Ramoliņa, par šiem te viņa cilvēkiem valsts ieņēmuma dienesta nodokļu muitas policijā nav ne vārda. Atkārtošu vēlreiz, lai jūs saprastu. Knabam tiek iedots ieraksts, kurā viena persona saka otrai, tev ir tavi cilvēki nodokļu muitas policijas pārvaldē, ar kuriem tu strādā. Ir pilnīgi acīm redzams, ka runa ir par kaut ko koruptīvu.
jo uz to liecina viss sarunas saturs, kā to pēc tam atreferē Andris Ramoliņš. Un uz kā pamata Knaba nekavēties sāk kriminālu procesu. Bet Knaba pilnīgi un absolūti nevēlas sadzirdēt tekstu par cilvēkiem, ar kuriem nodokļu un muitas policijas pārvaldē gadiem ilgi, visticamākais runa par gadiem ilgi, strādā miljonārs Ramoliņš. Korupcijas novēršanas, novērošanas un apkarošanas, atbalsta un piesakšanas biroju šādas lietas neinteresē. Un tāpēc es vēlreiz atkārtoju, Knaba ir nožēlojama, parazītiska, korupciju atbalstoša un piesadzoša iestāde. Turpinājums sekos. Visu labu!